Tā pamēģināsim pārveidot šo tabulu, lai varat apkopot informāciju ar Power Table. Ko mēs gribam izdarīt? Mums ir dati par veikaliem, kas ir sagrupēti šādā veidā, un mēs gribētu uzzināt, kurš veikals kādu pēc ir pasūtījis kādā daudzumā. Ja, un to gribam izdarīt ātri. Tā, lai tas strādātu ar Pivot Table, mums vajadzētu šo tabulu pārveidot šādā veidā. Tātad veikals, tad ir prece, un tad ir daudzums. Ja tas būs izdarīts, tad labi. Tad ko ir jādara pēc būtības, vienkārši ir jāņem šī daļa, tā es izmantoju kontrolu taustiņu, velku, kopēju, un te ir tas pats otrais, un lūk šādi katru reizi, ne? Ar katru veikalu. Tad, kur ir problēma, ka šī tabula vilksies uz leju katru reizi, zemāk un zemāk, bet šie dati brauks pa labi. Un, ja ir vairāk veikala, tad arī vajadzēs vilkt ekrānu pa labi. Ko tas nozīmē, ka laikam tas būs pārāk daudz braukšanas. Tad, ko mēs pamēģināsim izdarīt? Mēs pamēģināsim šo pašu darba lapu atvērt vēl vienā logā. Kā mēs to daram? View izvēlnē izvēlamies New Window. Ja, it kā nekas nav mainījies, kaut īstenībā esam atvēruši jau otro Exceli, bet to pašu logu. Turpat pie View var izvēlēties Arrange All podziņu, izvēlamies Vertical. Tā varētu būt vienkāršāk šajā gadījumā. Okay, lūk. Un ko mēs redzam, ka labā un kreisajā pusē ir it kā tas pats. Īstenībā tas arī ir tas pats. Tātad test. Redzam, ka tas rakstās arī šajā daļā, jo tas ir tas pats. Tas pats logs, tāpat lapa vienkārši divos dažādos logos. Un ko tas mums dod? Šeit es varu braukt uz leju, šeit es varu virzīties pa labi. Ja, un lūk šādi. Nu, un tālāk mēs varam vienkārši Ctrl-C, Ctrl-V. Ja, visu skaisti kopēt. Šeit pieturot Ctrl. Kopēt. Šādi. Ctrl. Pagam. Ja, Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Vēl uz leju. Rūkstrīts. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C. Nu, šī daļa, protams, būs mazliet ilgi, ja ir vairāk veikali, bet bez programmēšanas savādāku variantu izdomāt ir grūti. Jā, šis kaut cik ir optimāls tādā ziņā, ka nevajag lēkāt pa lapu, viss ir salikts. Ja, un lūk šādi. Kad viss ir izdarīts, šis logs vairs nav vajadzīgs, vai viņu ciet, šo logu paplašinam, un lūk, viss ir gatavs. Okay. Nākamais tad ar LVT, ja, Alt-NVT, kā mēs to darījām, ok, jauna lapa, tātad šeit liekam veikalu nosaukumus, te ir preču nosaukumi, te ir daudzums pavadiņi, lūk šādi, ja, count nomainam uz value field settings, nomainam uz sum, ok, gatavs, un lūk, tad mēs redzam, tad visu mums vajadzīgo informāciju šeit, šajā tabulā, tad lūk ir preces, lūk ir daudzumi, ja, un nulīts nozīmē, ka mēs, kad nuli nozīmē, kad nekas nav pasūtīts, un tukšumi nozīmē, kad šo preču nav to veikalu sarakstā. Ja? Lūk, šādi tas darbojās.